Čau, mīļie! Nākamā 9. prāta kļūda ir, kad mēs emocionāli ticam. Mēs noticam savām emocijām, nevis patiesam notikumam. Un, manuprāt, par šo ir obligāti jārunā, jo ļoti daudz ir apkārt dzirdēts, ja es tā jūtos, tam ir pamats, un man ir jāļauj savām emocijām un jāļauj tām vieta un laiks būt, un tas viss ir labi, un tas viss ir pareizi. Bet, ieklausies, nevienmēr mūsu emocijas ir balstītas faktos, balstītas realitātē, jo emocijas rodas no tā, kā mēs interpretējam notikumus, nevis no pašiem notikumiem. Un bieži vien var būt tā, ka mūsu emocijas nesaskan ar to, kas patiesībā notiek šajā situācijā. Piemēram, ja es jūtu bailes, un šis ir ļoti tipiski trauksmē, tā tad jābūt kaut kam bīstamam. Ja es jūtos nevērtīga, tā tad es esmu nevērtīga. Jūtu vainas sajūtu, tā tad es esmu izdarījis kaut ko sliktu. Tā kā jūs zinat jau tik daudz citas prāta kļūdas, tad jūs zinat, ka bieži vien mūsu interpretācijas par notikumiem ir ļoti, ļoti sagrozītas, izkropļotas un kļūdainas. Un šis ir jo īpaši trauksmes pamatā, kad mēs jūtam bieži vien šo trauksmi ar pulksteņa precizitāti. Tikai tāpēc, ka es katru dienu jau to jūtu, ka es esmu pieradusi to just, un mēs noticam šai emocijai. Jo vairāk mums ir bail, jo vairāk mēs to pastiprinam, ka tam ir pamats, jo vairāk mēs to jūtam. Mēs varam just spēcīgu, smagu trauksmi, esot pavisam drošā vietā, pavisam drošā situācijā, kur it kā nekas neliecina par kaut ko bīstamu apkārt. Kaut vai vienkārši sēžot mājās, skatoties televizoru vai kaut kādus mājas darbus pildot, pēkšņi var uznākt tā sajūta, vai ne? Viņai nav reāli faktos piemēri, bet mēs noticam, ka ja jau viņa atnāk, tad jau tam ir pamats, un mēs sākam meklēt tos faktus un pierādījumus, kas pierāda, ka mums ir jājūtās šādi, kas ir bīstami, kas var notikt. Un tad mēs izdomājam tos visus, kad noteikti ar manu veselību kaut kas notiks, kaut kas ar manu elpu, kaut kas ar manu sirdi, jo reāli citu taustāmu faktu nav, kas varētu liecināt par to trauksmi, par tām bailēm. Tāpēc mums ir jāizdomā kaut kas un kaut kā vismaz jāpierāda, ka tas, ko mēs jūtam, ka tas ir pamatoti. Piemēram, mēs skatāmies kinoteātrī šausmu filmu. Mēs jūtam milzīgas bailes, jo tajā filmā tur kaut kas notiek, iznāk vīrietis ar nazi vai, piemēram, tieši tumšā klusā mežā, tur kaut kas bišķiņ iečubās un mūzika ir tāda, kad mēs jau viss ķermenis ir uzvilkts. Bet paskatīsimies realitātē. Mēs sēžam lielā, mīkstā krēslā, mums varbūt ir popkorns rokā, varbūt ir kāds dzēriens klāt, mums ir blakus mīļais tuvais otrs cilvēks, ja? Mēs esam pilnīgā drošībā. Nekas šajā realitātē neliecina par to, ka ir bīstami, ka mums būtu jājūtā trauksme, ja? Tāpēc mūsu emocijas ļoti bieži var būt saistīts ar fantāziju, ar iztēli, ar to, kā mēs noticam savai interpretācijai par to notikumu. Ja? Tāpēc atcerieties, nekad nenovērtējiet savu prātu par zemu. Ja? Viņš var likt jums justies nožēlojami, un viņš var likt jums justies arī labi un veselīgi. Tas ir mūsu rokās, kad mēs sākam šo prātu iepazīt, apzināties un arī vadīt. Bezspēcības sajūta, piemēram, viņi jūtās bezspēcīgi, līdz ar to tas var iegriezt tādu aplītu uz riņķi, kad, piemēram, es neeju uz saviem mērķiem, es prokrastinēju, tur nedaru lietas, ko es vēlos, līdz ar to mani rezultāti tur nav tik ātri, tik forši, tik patīkami, kā gribētos, līdz ar to es sev apstiprinu to bezspēcības stāvokli, kad, redz, nekas jau nenotiek, un atkal es jūtos bezspēcīgi, un tas iet atkal uz riņķi, ja. Tas var būt ar dusmām, un bieži vien partneru starpā tas ir, kad es jūtos dusmīga, kaut gan īstenībā varbūt tas partners neko tādu nav izdarījis, vai tas bērns, ja es jūtos greizsirdīga, tā tad noteikti noticu, ka tur kaut kam ir jābūt, varbūt ir daudz pierādījumu, kas liecina par pretējo,
Bet es kļūstu aizdomīga, es sāku tur pārbaudīt viņu telefonu, kur viņš iet un tā tālāk. Līdz ar to partneris kļūst, piemēram, atvēsinātāks, jā, vai distancētāks. Uzreiz mums pierādījums, jā, man bija pamats, jā, kaut kas nav kārtībā ar viņu, un mēs jūtamies vēl vairāk greizsirdīgi, un atkal iegriežās tas riņķis. Netici visam to, ko tu jūti, jā? Ir ok just savas emocijas un būt tajās, bet nevienmēr tās ir balstītas faktos. Ja? Mūsu interpretācija var būt kļūdaina un emocijas var melot. Izraksta, piemēram, šai situācijai 3 pretējos faktus, kas, piemēram, liecina, ka kaut vai es jūtu trauksmi, ja? Kas liecina, ka es esmu drošībā, kas liecina, ka es varu būt mierīga, kas liecina, ka viss ir kārtībā vai viss ir labi. Ja? Tā noteikti izdosies. Mua!